Sveiki! Mēs šodien jums vēlamies pastāstīt par Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju, bet pirms sākam jānoskaidro, kā tur nokļūt no Rīgas Jāņa Steinhauera vidusskolas. Pirmais izejot ārā no skolas, dodamies uz 5. tramvaju pieturu Pulka sēta. Ar 5. tramvaju braucam 10 pieturus, kurus mūs aizved līdz Nacionālajai operai. Tad turpinam iet uz priekšu paralēli sliedēm garām Brīvības piemineklim un Bastei kalnam. Tad ejam pāri ielai pie Pulvera torņa. Te ir redzama galvenā ēka ministrijai, kas atrodas Vaļņu ielā 2, Rīgā. Šeit strādā vairāki eksperti un amatpersonas, kas palīdz veidot Latvijas izglītības nākotnes notikumus. Ēkā atrodas vairākas sanāksmu telpas, kurās tiek pieņemti dažādi lēmumi par visām izglītības saistošām tēmām, sākot no izglītības materiāla satura līdz interneta vides ieviešanai mācībām. Šeit arī ir sastopamas telpas, kas ir domātas sabiedriskām apspriedēm, kur iedzīvotājiem tiek dot iespēja paust savu personīgo viedokli par izmaiņām un reformām izglītībā. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija, kas pašreizajā formā tika izveidota pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991. gadā, ir ar bagātīgu vēsturi, kas balstīta zināšanu un kultūras veicināšanā. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvu izglītību visiem, sākot no pirmsskolas un beidzot ar augstāko izglītību un mūža izglītību. Bet ko tieši ministrija dara? Šeit būs neliels ieskats. Tā izstrādā nacionālo izglītības politiku, nosaka mācību programmu un eksāmenu standartus. Tā uzrauga skolotāju apmācību un skolu finansēšanu. Viens no tās unikālākajiem uzdevumiem ir līdzsvarot Latvijas kultūras mantojumu ar starptautiskām izglītības tendencēm, nodrošinot, ka skolēni ir gatavi globalizētai pasaulē. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas iestādes funkcijas valsts pārvaldes sistēmā ir ļoti nozīmīgas. Izglītības un zinātnes ministrija atbild par izglītību, zinātni, sportu, jaunatnes un valsts valodas politikas jomām. Ministrijas funkcijas ietver izglītības standartu, programmu un mācību priekšmetu satura izstrādi, izglītības iestāžu un programmu akreditāciju, kā arī kvalitātes kontroles īstenošanu, profesionālās un augstākās izglītības sistēmu attīstības koordinēšanu un inovāciju projektu realizācijai. Ministrija ne tikai uzrauga skolas, bet arī veicina to attīstību, un šīs ir tikai 3 vissvarīgākās iniciatīvas, kas pārveido izglītību Latvijā. Viena no tām ir digitālā transformācija. Tā aprīko skolas ar tehnoloģijām, nodrošina skolēniem portatīvos datorus un apmāca skolotājus digitālajām prasmēm. Turklāt šis projekts ir padarījis Latviju par līderi e-mācību jomā Baltijā. Otrā iniciatīva ir STEM izglītība, ar kuras palīdzību lielāka uzmanība tiek pievērsta zinātnei, tehnoloģijām, inženierijai un matemātikai, lai sagatavotu skolēnus karjerai pieprasītās nozarēs. Un trešā visnozīmīgākā iniciatīva ir kultūras un valodas izglītība. Par cik Latvija ir daudzveidīga valsts, ministrija veicina izglītību gan latviešu, gan mazākumtautību valodās un cenšas veicināt to iekļaušanu, saglabājot kultūras mantojumu. Lai viss darba apjoms tiktu paveikts, ministrijas pārziņā ir vairākas citas iestādes, piemēram, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Valsts izglītības satura centrs, Izglītības kvalitātes valsts dienests, kā arī Latvijas zinātnes padome. Šeit redzam izglītības ministrijas struktūra, kas tiek iedalīta 3 daļās no izglītības ministra. Ministra birojas, parlamentārais sekretārs un valsts sekretārs. No valsts sekretāra ir vēl vairāk atzarojumi, piemēram, valsts sekretāra vietnieks administratīvos jautājumos, zem kura ir juridiskais un nekustamo īpašumu, finanšu un informācijas tehnoloģiju departamenti, kā arī
nodrošinājuma nodaļa. Nākamais atzarojums ir ar struktūru fondu un sporta departamentu, kā arī personāla valdības nodaļām. Tālāk ir atveseļošanās fonda projektu ieviešanu, komunikācijas un iekšējā audita un risku vadības nodaļas, kā arī nozares padomnieki. Nākošais atzars ir valsts sekretāra vietnieks vispārējās izglītības jautājumos un valsts valodas politikas jautājumos, zem kura ir izglītības departaments un valsts valodas politikas nodaļa. Tālāk ir valsts sekretāra vietnieks cilvēku kapitālā, zinātnes un inovāciju attīstības jautājumos, zem kura ir augstākās izglītības un inovāciju departaments, kā arī profesionālās un pieaugušo izglītības departaments. Pēdējais atzars ir valsts sekretāra vietnieks, departamenta direktors, kas saistīts ar politiku, iniciatīvu un attīstības departamentu. Izglītības ministre ir Anda Čakša. Viņa ir ministrijas vadībā. Anda Čakša ir arī latviešu ārste, uzņēmēja un, protams, politiķe. Viņa arī ir bijusi Saeimas deputāte, kā arī veselības ministre. Iestādes kontakti ir pasts@izm.gov.lv un telefona numurs 6722 6209, kas arī atrodams Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā. Pievēršot uzmanību tam, kas tiek gaidīts nākotnē, ministrija pievēršas mērķim uzlabot mācības, lai tās ir pieejamas un jēgpilnas. Šim uzdevumam ir arī izaicinājumi, piemēram, tehnoloģiju pielāgošana attiecīgajai situācijai un iespēja vienlīdzīga nodrošināšana visiem. Ministrija tiecas uz šī rezultāta sasniegšanu, taču tas vēl nav pilnībā iespējams. Ņemot vērā izglītības ietekmi, mēs varam secināt to, ka izglītība ir patiešām atslēga spēcīgākai un inovatīvākai Latvijai, kā arī tās izglītības sistēmai. Sadarbojoties un paužot mūsu viedokļus, mēs varam padarīt nākotni gaišāku nākamajām paudzēm.